Bet, lai jūs zinātu situāciju, tad tas, ko mēs darām, lai šeit atspoguļosim, ir pretvalstisku grupējumu aizturēšana. Mēs esam izsakojuši viņus jau ilgu laiku, un mums dotas zaļā gaisa viņa aizturēšanai. Tātad ierodas helikopters, kaujinieki esam taisot helikopteru, kas ir 40 metru augstumā par virvēm. Lai to darītu, kaujiniekiem ir jāaiziet īpaši apmācību un sagatavotību. Un to jūs visi lieliski redzēsiet, kā viņiem tas sanāk. Tagad karavīri ir nolaidušies uz zemes, parādīsies pretinieku mašīnu, kaujinieki uztais slēpni, pārņem mašīnu, pārņem pretinieku. Kad pretinieks ir pārņemts, ierodas militārā policija, kura tad pēc tam tālāk pārmeklēs visu mašīnu un savāks visus pierādījumus. Līdz ar to kaujinieki dosies prom no objekta. Helikopteru mēs izmantojam kā vienu no nokļūšanas platformām uz uzdevumu vai arī no uzdevuma prom uz savu bāzes vietu. Helikopteru mēs varam izmantot dažādos veidos. Vienu jūs redzēsiet šodien, kur mēs laidīsimies pa virvēm. Pa virvēm mēs varam nolaisties tā skaitā dažādi. Viens ir dulfers, kur mēs izmantojam. Видишь, как все быстро сделали? Никто ничего не понял. Чуть ветром не снесла по нам. Izvedot šo doto komandu, jeb signālu, sunīts konkrēti zina, ko viņam jādara, un viņš apzinīgi izmantojot savu ožu mēģina arī meklēt. Kā mēs redzam, pirmo objektu sunīts pārbaudīja, nekādu bīstamu vai viņam mācītu maršrutu savotu neatrada. Tad mēģināsim sekot suņa uzvedībai un reakcijai, kā viņa pamainīsies, kad suns savodīs viņam šo mācītos maršrutu savotu konkrēti. Nu, lūk, redzam, sunīts kaut ko savoda un mums par to signalizēja. Atkal nebūs tā, ka sunīts pamās ar ķepu vai ar asti, bet viņš ar savu ķermeņa uzvedību liek mums saprast, ka iespējams tur kaut kas ir. Un sunīšu uzdevums ir uzrādīt šo, šī gadījumā ieroci. Un
katrā ziņā nebūtu vēlams, ka viņš aiziet šo smaržas avotu vai arī kaut kā fiziski uz viņu iedarbojas. Nu, lūk, vietot šīs somas, jeb viņa gadījumā. Nu, lūk, patruļam nomaskējāt sunīti, un tagad mēģinās arī noslēgties paši, un tajā mirklī, kad parādīsies mūsu iespējamais pārkāpējs un mēģinās izdarīt kaut kādas darbības, mēs mēģināsim pielietot suni un viņu, protams, apstādināt. Katrā ziņā nav doma viņu uzreiz tur nokos vai vēl nes kādu ļaunumu izdarīt, bet primāri ir doma viņu apstādināt. Bet, ja viņš negribēs pakļauties mūsu likumīgajām prasībām, pielietos fizisku spēku vai nedod Dievu šaujamieroci, tad logiski, ka mēs gribēsim viņu aizturēt. Nu, lūk, figurants laikam jau izrādīja kaut kādas kustības pazīmes un mēģina pārvietoties objekta virzienā. Kā redzam, iespējams, viņš ir arī bruņots, tātad nu, lūk, tā kā viņš izrādīja bruņotu pretestību, uzreiz tika pielietots speciāli apmācīts suns, kurš ir mācīts aizturēt, jebkos pēc komandas, un tos, ja kāds var ievērot, mēs mācam konkrētā vietā, un ar pilnu tvērienu, un nevis 10 reizes vienā, 2., 3., 5. vietā, bet konkrēti vienā vietā un iespējami dziļāk. Ar domu, lai kādas izteiktas vēlmes pretoties nevienam nebūtu. Un, kā jau teicu vai neteicu, ko sunīšiem patīk, grūtāk viņiem pēc komandas atlaist šo medījumu, ja viņa gadījumā šo pārkāpēju. Un tātad, ja mēs viņu veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi varam aizturēt, tātad, izmantojot suņa spējas, mēs varam arī kontrolēt, ka mēs viņu varēsim nogādāt kādā konkrētā vietā. Nu, lūk, teiksim, šim sunītim nosacīti laukumā nopietoši. Nu, piemēram, šeit. Un izmantojot suņa ožu, mēs mēģināsim arī šo objektu atrast. Arī šāda veida vingrinājumus izmantojot valsts robežas, kad ir nepieciešams pārmeklēt kaut kādu konkrētu sektoru, vai arī sekojot pa īstajām vai mācību pēdām, sunīša uzdevums ir atrast un apzīmēt jebko, kas smaržas ziņā atšķiras no dabīgā fona un uzrādīšanas šo uzvedību demonstrēt. Atkal kinologs un suns ir vienota komanda un viņu uzdevums ir, atkal šeit ir mazliet tas viss sarežģītāk, jo šis sektors ir. Nu, lūk, sunīts pievērš uzmanību, bet ignorējot šī gadījumā šo monētu, ja? Atkal mīnus vai plus bija tas, ka šis objekts šeit gulēja tik neilgu laika sprīdi un nu, parādi, ko tad mums tur atrada, manuprāt. Un varbūt vēlreiz pamēģināsim. Vēlreiz pamēģināsim, ka mēs pazaudēsim atslēgu un viņa gulēs kaut kur, nu kaut kur tur, ja? Ideālā variantā, jo ilgāk šis objekts atrastos šajā vidē, jo vairāk viņš izplatītu šo smaržu un sunītim būtu skaidrāk un saprotamāk šīs vingrinājums. Bet pamatdoma viena. Tāpēc mēs gribam, lai sunīts grib ar mums sadarboties, viņš ieņem šo sākuma, jeb starta punktu, koncentrējas uz viņām doto iespēju kaut ko darīt un izdzirdot viņam mācīto komandu, jeb signālu viņš cenšas apzināti ātrāk vai efektīvāk pārmeklēt šo objektu un atrodot objektu viņu apzināt. Nu, kā jau teicu, uz brugietā laukuma tas ir diezgan nevisai pamācoši priekš suņi, jo viņš mācās meklēt ar acīm, nevis ar degunu.
Un, kā jau teicu, šādu suņus, ja patruļu suņus pārsvarā arī izmanto valsts robežsardze, gan šī zaļās robežas apsardībā, gan šo pēdu celiņu izsakošanā, gan arī uz doto brīdi nelegālu imigrantu konstatēšanā un arī aizturēšanā. Nu, lūk, teiksim paldies sunīšiem.